Mani sauc Andris Klaušs, un es strādāju būvmateriālu pārdošanas biznesā Latvijā. Varbūt rodās jautājums, kāpēc es atteicos no savu īpašumu. Lieta tāda, ka mēs dzīvojam ar ģimeni un ar maniem bērniem ļoti patālu no Latgales, kur man tas īpašums ir. Un runājot ar bērniem, viņi teica, paldies, tēti, bet mums jau savas dzīves izdomātas, jau iet uz priekšu, viss ir kārtībā. Mēs nebrauksim, arī to nedarīsim. Un beigās es pieņēmu tādu lēmumu, lai labāk to dara kāda profesionāla kompānija. Šo mežu tur apsaimnieko, stāda, retina. Un pēc kādiem gadiem es varu braukt skatīties, kā mans bijušais mežs ir atkal skaists, kopts un augošs. Ar Baltu koks sadarbojos tāpēc, kad mani uzrunāja jau firmas nosaukums sākumā Baltu. Man tas asociējās ar baltu tautu. Esam latvieši, lietuvieši. Cits jautājums ir tas, kad es arī, protams, veicu aptauju ar citiem piedāvājumiem, un jūsu piedāvājums bija visgodīgākais attiecībā pret to īpašumu, kādā stāvoklī viņš ir. Un tiekoties ar jūsu pārstāvi, man bija ļoti patīkami komunicēt, jo cilvēks bija atklāts, smaidīgs, un visi jautājumi, kas man interesēja, tika ātri izrunāti un saprotami. Un arī tad, kad mēs parakstījām līgumu, pēc tam visas darbības, kas saistījās ar īpašumu pārdošanu, notika ļoti ātri, kas nav mazsvarīgi mūsdienās. Tāpēc iesaku visiem citiem, kam ir līdzīga situācija un kas meklē labus profesionālus firmas, kas attīsta mežus, sadarboties ar Baltu koku.